8. svētruna uz Jēkaba 3:17, un atceramies, ka tur stāv rakstīts, tā gudrība, kas nāk no augšienes, ir visupirms šķīsta, miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un laba augļa, taisnīga, bez liekulības. Mēs aplūkojam aizpagājušā svētdienā, ka tā gudrība, kas nāk no augšienes, ir taisnīga. Atceramies, ka Dievs ir taisnīgs. Taisnotais cilvēks, kas ir Kristus asinīs dārgi atpirkts un taisnots, tas taisnīgi dzīvo. Un viņš arī, šis taisnais, izmanto gudri šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Un šeit Markus bija pagājušajā svētdienā man pienācis un paskubināja, ka varbūt tās ir sevišķi tiem, kuriem vajadzētu gatavoties kristībām, sagatavot līdzīgi, kā tas bija kāds vairākus gadus atpakaļ, kad es runāju par jaunpiedzimšanas pazīmēm, un tas paskubinājums bija vietā, paldies. Un tad es tā sāku domāt, bet mēs tu pat kā 8. svētruna par šo 17. pantu, tu taču vari pats sevi pārbaudīt, vai tava dzīve ir piepildīta ar šo gudrību no augšienes, vai tev ir šis Dieva gars dots, jo tas taču nāk no Dieva, tie Dieva atribūti, kā jau mēs runājam pareizi. Vai tava dzīve ir kļūstais vien šķīstāk, vai tu esi kļūst miermīlīgs, vai tu esi lēnīgs, vai tu esi paklausīgs, tāpat kā Kristus bija tēvam paklausīgs, vai tevī aizvien vairāk ir šī te žēlsirdība, žēlstība, vai tu nes labus patiesas atgriešanās augļus, vai tu esi taisnīgs, vai tu dzīvo taisnīgi, vai tu dzīvo taisnīgi un bez liekulības. Piekrītam, brāļi māsas, ka šeit mēs varam sev pārbaudīt, vai manī ir Dieva gars vai nav. Miesīgais cilvēks jau nesaņem gudrību no augšienes. Pareizi. Tikai tas, kurš ir Kristu Jēzu jauns radījums, tas tiek piepildīts ar šo gudrību no augšienes. Nu tālūk. Un tie, kas varbūt tās kādu svētrunu izlaid, lūdzu, YouTube'ā ir iespējams noklausīties vai pasakiet, lai jums pārsūta vai kā savādāk, un pārbaudiet paši sevi. Protams, daudz kas vēl cits ir runājams, un ja kāds individuāli to ir saprats, kad viņam ir vēlēšanās nomirt sev un dzīvot Kristum un iet kristīties, tad dariet to zinām. Bet šodien mūsu svētruna, tātad, kā es jau sacīju, gudrība no augšienes ir bez liekulības. Bez liekulības. Ja Dievs vēlēs dzīvosim, tad, kad mēs pāriesim uz 18. pantu, tad tur ir tālāk teikts, un taisnības augurs mierā top sēt tiem, kas mieru tur. Un tas diezgan tāds varētu teikt, gan rīz nesaprotams druscīņās vārds. Kā tad viņi tur īsti var izprast, kas tas tāds tur ir? Un arī vakar es ar kādiem brāļiem runāju, un tad, es teicu, gan Dievs atklās. Man ar tā ļoti nav skaidrs, bet paldies Dievam, Dievs taču atklāja. Un bija iespēja dzirdēt šodien arī vēl klausīties Dieva vārdu no laika grāmatas, un es sāku skatīties, ka Dievs sāk vērt vaļā, kas tas tāds ir, šo atziņu, šo saprašanu. Nu, paldies Dievam, paldies Dieva žēlstībai, redziet, un to nevar pats cilvēks izdomāt, nu nevar. Ja Kristus neatklāja, cik nav tāda cilvēka, kas lasa Bībeli, un viņš saka, es tur neko nesaprotu, esam dzirdējuši, ja? Nu, viņš skatās, tos pašus burtus, tos pašus vārdus, tos pašus teikumus, viņš lasa, ko tu nes. Un viņam ir ciet. Viņš neredz. Viņš nesaprot. Redziet, tādēļ jau stāv rakstīts, ka Jēzus Kristus atvadoties no mācekļiem, viņš teica, un viņš tiem atdarīja saprašanu, ka tie rakstus saprat. Ja? Ja tu nesaprot, lūdzu Dievam, kungs atdar man saprašanu, ka es saprotu rakstus. Nu, lūk, pats pirmais, ko tad te prasītos aplūkot, ja? Kas ir liekulis, kas ir liekulība? Un šeit tāda laicīgā definīcija varētu teikt, paklausties, es domāju, ka viņi diezgan labi atspoguļo liekuļa, jeb liekulības būtību. Liekulīgs tātad cilvēks, tas ir tāds, kas izturas, rīkojas, runā neatbilstoši saviem uzskatiem un jūtām. Viņš rīkojas, izturs un runā neatbilstoši savām tātad sajūtām, savai pārliecībai
To viņš parasti dara, lai izpatiktu, lai nopelnītu, lai izliktos. Un vēl tur tālāk ir teikts, ka tāds cilvēks ir falšs, neīsts un nepatiess. Jeb lišķīgs. Saprotam? Lišķīgs. Tāds glaimotājs. Kā vajag, tā es arī tajā brīdī pārvēršos, kā kuru cilvēku priekšā. Ar vienu tu esi laipns sirsnīgs, bet ar citu tu esi skarbs un ass, ja. Citur tur, kur tev ir jāiegūst kāds labums, tur tā valodiņa un tā mēlīte kļūst tāda salda, ja, tāda mīļa, tāda maiga. Aptuveni līdzīgi, tā kā tur bija tajā filmā tas ķeņcis, ja, atcerieties, ka viņš teica, vai, Dievs, dod man vēl to pļaviņu, ja. Un tā, kad tur bija pabeidzis lūgt uz zirgu, kūsties sprāgoņi, ja. Un tā cilvēks arī bieži vien, diemžēl, tad, kad viņam kaut ko vajag, viņš māk tā ļoti labi nomanipulēt un višķītās, kā saka, tā pieslīdēt klāt, lai gūtu savu labumu, ja? Lai gūtu savu labumu. Bet kā jūs domājat, Dievs tāda liekulība ir mierā, viņš saka, nekas, lai visi liekuļi iemantos Dievu valstī. Tā ir, ja? Divkosīgi cilvēki, manipulatīvi, viltīgi cilvēki iemantos Dievu valstī. Nē, mīļie, viņam ir cits Dievs, viņam nav īstais Dievs. Un liekas, pat reliģiskā vidē, pat baznīcā, pat draudzēs, diemžēl tādi ir, bija un būs. Bet svarīgākais jau ir, var jau tā kaut kā svarīgi pateikt to, redz, tur es zinu, tas tur liekuļo tas, un domā, tu esi pats pilnīgi tīrs un brīvs no tā. Tumsības kungs tevi liek mierā šajā jautājumā. Nedomāju, ka te kāds varētu pateikt, ka es esmu pilnīgi brīvs, ja. Jā, mēs tiecamies uz brīvību, mēs tiecamies uz pilnību, un ja mēs esam jauni radību, mēs ienīstam to, bet dažreiz mēs mākam arī savu labumu dēļ kaut kādā veidā piekāpties vai iet uz kompromisu. Palūkšu brāli izlasīt no Jesejas grāmatas 1. nodaļa, Jeseja 1. nodaļa, un tur ir ļoti smaga apsūdzība Izraēla tautai, ko viņi darīja templī, kā viņi kalpoja un kā viņi samīdīja tā kunga pagalmus, kaut gan Dievs teica, pēc ko mēs to darījam, tas viss ir veltīgi, tas viss ir liekulīgi. Es nepieņemu te jūsu darbošanos. Izlasīsim Jeseja 1. nodaļa no 12 līdz 15. Kad jūs nākat rādīties manā priekšā, kas tad no jums prasa, lai jūs samīdat manus pagalmus? Nenesiet man vairs veltīgo un liekulīgo ēdamo upuri. To kvēpināmā smarža ir negantība un iedveš man riebumu. Es neieredzu un nevaru ciest jūs jaunajos mēnešos un sabatos noturāmās svētku sapulces, jo tās ir gan krāšņas un svinīgas, bet tai pašā laikā bezdievības pilnas. Es ienīstu jūs jaunos mēnešus un jūsu gadskārtējos svētkus. Tie man ir par nastu, tie man kļūšu neciešami. Kad jūs paceļat savas rokas, es apslēpju savas acis no jums, un lai cik daudz jūs arī lūgtu, es jūs tomēr neuzklausu, jo jūsu rokas ir aptraipītas asinīm. Jūs dzirdējāt, cik daudz visi sādas reliģiskas darbības un aktivitātes. Atbilstoši, Mūzes bauslībai, ko Dievs pavēlēja Mūzum, ka tā būs kalpot sēšanas teltī un tā būs kalpot arī templī. Un šeit, tai pašā laikā, Dievs saka, viss tas ir veltīgi, jūsu liekulīgie upuri man riebi. Jūs dzirdējāt, ja? Jā, liekulīgie upuri. Un dažs labs, diemžēl, arī mūsdienās līdzīgi rīkojās, lai tikai viņu liktu mierā. Viņš atnāk uz draudzi šad tad kā ciemiņš, viņš atrādās, vēl kaut ko druscītņās parāda sevi tādā spožākā gaismā, bet patiesībā viņam neinteresē nekas no tā, ko Dievs māca, ko Dievs saka. Tad, kad ir bēdas, tad, kad ir grūtības, tad jau atkal tā kā skrien atpakaļ un saka, vajag jau lūgt. Tikko kā paliek labāk, kā saulīt atkal dzīvē uzspīd,
viņš ir jau tālās, zilās tālēs, ja? Viņš jau ir projām. Un Dievs teica, viņš saka, viss tas ir veltīgi, ko jūs te darbojaties, es to visu nepieņemu. Paš, kā mums vispār nākt? Kaut kur bija Malahijas grāmatā sacīts, aizslēdziet to templi vispār ciet. Aiztaisiet tās durvis ciet un neliekuļot, jo jūs taču saprotat, dariet tikai zaudējumu paši sev. Ja tas nav no sirds kā tam kungam, tad tas ir veltīgi. Lūkas evaņģēlī 12. nodaļa. Tur ir sacīts, un kad daudz tūkstošu ļaužu sapulcējās, tā ka cits citu tikko nesamina. Tad Jēzus iesāka sacīt saviem mācekļiem: sargājieties no farizeju rauga, tas ir no viņu liekulības. Bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Jūs redziet, kas bija farizēji, rakstmācītāji, bauslības vīri? Tie bija tie, kas stāvēja tautas priekšgalā un mācīja tautu, ko darīt vai ko nedarīt, saskaņā ar Mūzes bauslību. Atceramies, ka vēsturnieki to arī saka, ka 400 gadus pirms Jēzus Kristus atnākšanas nebija ne pravieši, nebija nedz atklāsmes, nebija Dieva sūtīti ļaudis, bet viņiem bija tikai vienīgi Mūzes bauslība, viņiem bija praviešu grāmatas, viņiem tā saucamā Tora bija, un pēc tā viņi arī visu to darīja, bet tur jau bija izveidojušies veselas sektas, ja, un dažādas organizācijas, kuras uzņēmās varu, lai pakļautu tautu un gūtu sev labumu. Un Jēzus Kristus to ļoti, ļoti nosodīja. Atceramies, kad arī viņš iegāja templī, vienā reizē, divreiz pat, jā, viņš izdzina visus tirgotājus, naudas mainītājus, un viņš teica, nesiet to visu projām, jūs esat manu tēva namu padarījuši par laupītāju bedri, par slepkavu bedri, bet mans tēva nams ir lūkšanas nams. Tātad tur bija ļoti daudz liekulības. Reku viņš teica, sargājieties no farizēju un rakstu mācītāju liekulības. Redz, kur ir, kas tad ir šī liekulība, mēs viņu redzam. Un vēl vairāk paskatīsimies, ko Jēzus saka liekuļiem. Nu, ko tad Jēzus Kristus konkrēti saka šiem liekuļiem, kuri mācīja, bet paši nedarīja? Un tagad pārcelsimies uz Mateja evaņģēlija 23. nodaļu, Mateja 23, un tur uzcītņās tur uzkavēsimies. Un tur no 2. panta ir sacīts: uz Mūzes krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizēji. Visi, ko tie jums saka, to darājiet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedarājiet, jo tie gan māca, bet paši to nedara, jo tie sasien smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. Jūs redzēt, kur ir liekulība? Māca it kā pareizi, bet paši to nedara. Ja kāds cilvēks grib ļoti mācīt citu un pats nedara, tad Jēzus Kristus viņu nosauc par liekuli. Jēzus Kristus stingri norāja, viņš uz Mūzes krēslu ir apsēdušies farizēji rakstu mācītāji liekuļi. Iedomājieties, tas ir ļoti nopietni. Un tad te izlases kārtā paskatīsimies tālāk, kā viņš attīst šo runu,
un viņš tur daudz ko uzskaita, ko viņi dara liekulīgi, ko viņi dara ļaudīm rādoties, ja? Bet 13. pants ir ļoti nopietns, paskatāmies. Bet vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neejat iekšā un neļaujiet tiem, kas vēlas tur ieiet. Paskatieties, tātad šie farizēji un rakstmācītāji aizslēdz Dieva valstības durvis ar saviem liekulīgajiem upuriem, ar savām liekulīgajām lūkšanām, ar savām liekulīgajām prasībām, kā jau mēs zinām, viņi bija izgudrojuši tur vēl 613 bauslības piedevus, visādas tur cilvēku likumus izgudrojuši, tādējādi iznīcināja Dievu likumu, tur ļoti bargi par to ir runāts arī Marka evaņģēlijas 6.7. nodaļā. Un te viņš saka, jūs paši neejat Dieva valstībā un nelaižat tos, kas gribētu. Jēzus Kristus ļoti strikti vēršās pie šiem cilvēkiem, tātad skaidrs, ka ir kādi cilvēki, kas grib iet Dieva valstībā, bet šie te bauslības vīri, farizēji, viņi nostājas priekšā ar savām prasībām, un cilvēki saka, es taču to nevaru. Es, lai arī kā cenšos, man tur nekas nesanāk. Un vienalga, es agri vai vēl pārkāpu kādu bauslis, es pārkāpu vienu bauslis un vainīgs visā, man atkal jāiet jāupuriem, man atkal jāiet tur jāmaksā, man atkal kāds kukulis jādod, vēl tur kaut kas, ja? Un gala rezultātā ne tie bauslības vīri, ne tie farizēji iet iekšā, ne cilvēki. Un Dievs to ļoti, ļoti strikti nosoda. Un, diemžēl, kā es domāju, šodien vai nav tas pats? Ja tagad pasaka, ka obligāti tev ir jāziedo baznīcai, tev ir jāmaksā indulgents, tev ir jāsaņem gara kristība, tev ir kaut kas tur neartikulētās skaņās jārunā, tev ir jānogāžās augšpēdus, ja? Tev ir. Parāda Bībelē, kur tas viss ir. Nē, tiešā veidā tā Bībelē nav. Kaut kur tur atrod, no kurienes izraujot no konteksta, pievilkt un parādīt un teikt, jā, reku te redzi. Kā tu neusticies garam? Mums jāļaujas gara vadībai. Nē, mums ir dots Dieva svētais gars, kurš ir autors Bībelē, un nekad viņš nerunā pretrunā un nemāc pretrunā ar to, ko viņš pats ir uzrakstījis ar cilvēkiem. Saprotam, ja? Nekad tas nebūs pretrunā, mīļie. Tādēļ pārbaudam, jo ir daži, kas nostājas Dieva valstības durvīm priekšā un vilina viņus projām un aizvelk viņus tālāk un tālāk, ja? Palūkšu brāli izlasīt 15. pants, ieklausieties, kas tur 15. pantā ir teikts. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs pārstaigat jūru un sauzemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai. Un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, 2x ļaunāku kā jūs paši. Paskatieties, Jēzus Kristus šeit arī interesanti saka, vai jums liekuļi farizēji, ja? Jūs pārstaigājat jūru un sauzemi. Jūs saprotiet, cik pūles pieliek cilvēki, ja? Kā var jūru pārstaigāt? Tātad Jēzus parāda, ka jūs darat pāri pa saviem spēkiem. Jūs visu darat, lai tikai vienu piegrieztu jūdu ticībai. Un tad jūs viņu padarat par elles bērnu 2x ļaunāku nekā jūs paši esat. Paskatieties, tas pats apostols Pāvils, jeb sākumā Sauls. Viņš tika pievērsts jūdu ticībai. Viņš bija pats par sevi nodeva liecību. Kas? Farizējs no farizējiem. Bauslības lietās nevainojams. Un kas viņš bija patiesībā? Slepkava. Viņš pats par sevi to liecina. Es viņu nenoniecinu, nē, es tāds pat. Ja? Bet viņš bija tas, kas gāja un vajāja kristiešus un spieda viņus zaimot un atteikties no Kristus ar pārlieku šņāgdams nāves draudus, kā viņš pats liecina. Jūs saprotiet? Padara par elles bērnu. Un skatieties mūsdienās, diemžēl, ja kāds iekrīt maldu mācībā, maldos kaut kur, vai viņš paliek mierā ar to?
Viņš iet un masveidā izplata visur, kur to pārliecību, ko viņš ir iegūs. Jā, te varētu daudz ko teikt, mīļie, bet lai Dievs pasarg, ka tev un man būtu dalība pie tā, lai mēs tagad novērstu kādu cilvēku no patiesības Kristu Jēzu, pievērstu savai ticībai, savai reliģijai, savai konfesijai, vienalga savai baznīcai, bet nepiesaistītu viņu Kristumu. Jūs saprotiet atšķirību? Var piesaistīt baznīcai, konfesijai, bet nepiesaistīt cilvēku Kristumu, un tas ir lielākais noziegums. Un, diemžēl, šodien ir pa pilnam tādi gadījumi. Es nu pat dzirdēju, ja es nekļūdos, tas bija Spānijā. Nezinu, kas tā bija pa draudzi, bet tirgojot var nopirkt, aizbraukt uz Spāniju, klausties, braļmāsas, ja? Pa $100 var nopirkt Dievu valstībā zemi. 1 kvadrātmetrs $100. Nu, atkarībā, cik tev ir dolāri, nu steidzies. Varēs daudz kvadrātmetrus Dievu valstībā nopirkt jaunajā Jeruzalemē. Jūs saprotiet? Reāli cilvēki tirgo baznīcu. Un ir negudrie cilvēki, kas pērk. Jūs esat dzirdējuši, ka uz Marsu jau tirgo zemes pliķus arī. Bagātnieki iet un pērk. Jūs saprotiet, līdz kādam absurdam aiziet tas. Un naudas dēļ cilvēki ir gatavi visu kaut ko sastāstīt. Tur tas mācītājs, kas tirgo to zemi, ja, tā baznīca, viņš 2017. gadā esot saticies ar Dievu, un Dievs viņam visu esot pateicis, kas cilvēkiem zemes jādara. Kad obligāti jau šeit uz zemes ir jāizpērk zeme Dievu valstībā. Ar kādu Dievu viņš satikās? Šitie dvēseli ekskursanti, ko te mums stāst, tur bijis debesīs un ellē, mīļie, 1000-kārt ieslēdziet visus iespējamos pārbaudas režīmus, neticiet, pārbaudiet, vai tie ir no Dieva. Un cits saka, nē, bet viņš teica, viņš satikās ar Dievu. Viņš var daudz ko teikt. Un daudz pļāps ir un maldinātāji. Bet ja tas nesaskan ar rakstiem, tad tādā gadījumā mēs to, ko daram, to pieņemam vai noraidam? Noraidam. Ļoti stingri noraidam. Un nefilozofē, mīļā dvēseli. Nesaka, nu jā, bet viņam nevar jau zināt, tur jau ar Dievs ir parādījies. Ak, vai, nu parād man to vietu, kur ir Bībelē rakstīts, ka man ir jāizpērk zem Dieva valstībā. Un kur ir noteikta cena. Nu, absurds, ja? Jūs saprotiet, tas ir drausmīgi, lai Dievs pasarg, ja? Paugšu brālis izlasīs vēl 23. pāns, paskatāmies tālāk, 23. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs dodat 10. tiesu no mērķām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Te var uzreiz domāt, nu jā, te jau pats galvenais ir pa 10. tiesu, ja? Tad no kā man iedod 10. tiesa, ja? Nu, tad reku audzē dilles, ķimenes, burkāns un vēl nesko. Lūdzu, kalpo, dod, ziedo, palīdz, ne pa to ir stāsts. Reku viņš konkrēti, viņš norāda jūs liekuļi. Viņš teica, pirmais, kas ir, jūs neievērojat svarīgo ko bauslībā. Kas tas bija? Tātad tur bija skaidri un gaiši sacīts tiesu, žēlstību un ticību. Tiesu, kad visi cilvēki ir pelnījuši nāvu, pazušanu, bet caur Jēzu Kristu, reku ir žēlstība dāvināt, lūdzu tu vari tikt glābts ticībā uz Kristus krustu nopelnu un uz viņa augšām celšanās godības spēku. Un to viņš teica, jā, tas ir visu pirms mums bija jāmāc tautai un jādara. Un tad, jā, arī 10. tiesu neatstājiet, nepametiet. Mums arī bijuši cīņas, ja tad farizēji garu. Nē, jaunā derībā nekur nav pa 10. tiesu nekas runāts. Nu, kad dari kā tu gribi. Bet tie, kas brāļi un māsas ir sapratuši, tie, kas pie tā turās, miers ir sirdī, vai ne? Un svētība ir namā. Ir tā vai nav, brāļi? Jā, vai ne? Un viss. Un tur nav ko iespringt. Un kad cik bieži jūs dzirdat, ka šeit mēs jums pieprasam 10. tiesu. Vienīgais, ja kādreiz arī par to ir runāts, tas vienkārši, lai cilvēkiem izskaidrot. Bet šeit nevienam nepieprasa. Lūdzu, ja tu labprātīgi gribi ziedot, tu braukī ziedojumu kastīti un ziedot Dievu darbu atbalstu. Un kopā mēs ceļam Dievu valstības darbu, ja, veicam. Nu, tālūk. Un tad paskatāties šī liekulīgā ziedošana, šī 10. tiesa vietām tiek pieprasīta, un tad tiek vēl tādas mācības izplatītas, ja tu ziedos 100,
tu dabūsi 1000. Ja tu ziedos 1000, tu dabūsi 10 000. Ja tu ziedos 10 000, cik dabūs? 1 000 000. Izklausās labi, ja? Kurš tad negrib 1 000 000? Nu jāsadabū 10 000. Ko 10 000 dabūt? Nu jāpaņem kredīts. Un pēc tam ir bankrots. Jūs saprotat, diezgan daudz un tiešām tā tas arī notiek. Tas ir ļauni, tas ir neganti, tas ir liekulīgi. Viņi tikai un vienīgi krāja mantu šeit sev uz zemes, lai viss tas zelts un sudrabs, kas ir sarūsējis, viņas noraut uz ēlu. Tā ir manipulācija Dieva vārda, tā ir viltība, tā ir krāpšana. Reku ir tā liekulība. Tad palūkšu brāli izlasīt no 25. līdz 20. Kas tur bija mums līdz 28. Ja? Nu tāds konteksts. Es ļoti daudz neapstāšos, bet lai jūs saprotu to būtību. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs šķīstījāt kausu un bļodas ārpus, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījumu un negausības. Aklo farizēji šķīstīja pa priekšu kausu un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpus top šķīst. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izrādīties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Jā, mīļie, es atceros, kad mēs bijām arī aizbraukuši uz Vāciju 2012. gadā, mēs braucam uz Šveici, un tur mēs bijām apstājušies vienā ģimenē. Tur bija ļoti tāda sirsnīga ļaudis, tā māsa sevišķi uzņēma mūs, un viņiem bija, es nemaldos, 7 bērni. Un tagad mēs tur tā sarunājamies, viņi tādā baptistu draudzē gāja, un tas dēls aizgājis ir kaut kur prom, un tā kā pie harizmātiem vairāk. Es saku, kā tad tā? Nē, es viņiem prasīju no sākuma, es teicu, kāpēc jūs aizgājāt no tās baznīcas? Viņi saka, Nadaiela. Tas ir, apnika. Es domāju, spēcīgs arguments, apnika, ja? Kā tas ir apnika? Vienkārši es aizēju no draudzes. Un pēc tam, tā kā mēs bijām pie viņiem vakarā mājās, viņi pastāstīja, kas apnika. Karstā laikā, saprotiet, tur 30 vairāk grādi. Tu nedomā vispārībā draudzē tevi jāierodās vīriešiem ar garām rokām, aizpogātām podziņām, ja? Lai es te tā kā stāvu kreklāvanē un ar īsām rokām vispār neiedomājam. Žaketē jābūt ciet, vienmēr ir šlipsei. Ja tu iesmērē matos, vai ne, tur kam ir sevišķi kupulu mati, tā kā man te 7 rindās 15 mati, vai ne, un ja tu tur ieliec kādu zapti, lai saregulētu, tas ir vispār tur drausmīgs grēks. Aiziet vasarā kaut kā vīrs ar sievu klusā vietā uz jūrmalu, nedomā, peltkostīmos nevar, un tā tālāk, un tā tālāk. Viņš teica, un aiziet uz to draudzi, un tā karstumā tur cilvēki viss stāv un svīst, ja, un tāpat sievietēm attiecīgi tur jābūt saģērbušies. Es esmu par to, lai būtu tīrs, glīts un kārtīgs, ja, nevis piedauzīgs, protams, ja. Un viņš teica, mēs vienkārši vairs to nevaram izturēt, un mūsu bērni jaunieši teica, murgs, tas nav izturāms. Jūs saprotiet, redz, kur ir liekulība, fotogrāfijas nedrīkst būt mājās, ja, jo tas ir elks, un ko tik neizdomā, ja. Nu, lūk, redziet, un te ir tas, kad šķīstīja to bļodas un kausa ārpusi. Galvenais ārieni, bet iekšā netīrs. Un šo vairāk saka, no ārpuses jūs esat kā jauki, skaisti nobalsināti kapi. Pareizi, ja? Bet iekšā rupja pretīga smirdoņa. Smirdoņa. Redziet, tad, kad, piemēram, cilvēku apglabāja, ja? Es atceros, kad tādu Ivanu Maisēju 1968. gadā viņu ļoti zvērīgi čekisti nogalināja, un tad viņam tur salauz visu kaut ko, viņu spīdzināja, viņš tur bija sists un visu, un čekisti teica, nē, viņš tur slīkstot vienkārši, tas peldoties noslīk, ja, bet tur, un tad viņi, kad elpināja, tad tur tie zilumi radās, ja, nu muļķības, ja, laust kaulu, laust pirkstu un vispārējais. Un tad viņu apraka, un vienalga tur nelikās mierā tie radinieki, un sauc tur eksperts, un tad veic to ekshumināciju, ja, tas izrok ārā, un tad skat taisīja vēl vienreiz ekspertīzi pēc kaut kādiem 3 mēnešiem. Kā es domāju, tad, kad viņi izdraka tur no zemes ārā pēc 3 mēnešiem, tur diezgan labi smaržoja, ja? Nē, tur drausmīgi smirdēja.
Un tieši tāpat tās arī var būt augšpusē milzīgs tur piemineklis, kapakmens, ļoti skaists, bet ierocies iekšā, tur līdz viņš ir satrūdējis, viņš smir, tur nekas nav patīkams, un neviens tādu mājās negrib nest un teikt, ak, mans mīļais, nāc tomēr sēd man virtuvē te blakus, kad es ēdu brokastis, ja? Neviens to negrib. Neviens tā nedara pareizi, ja? Bet bieži vien cilvēki, galvenais pucē to ārpus, bet iekšā, kas ir iekšā? Kas Dievam ir svarīgākais, ārīgais cilvēks vai iekšējais? Tas, kas sirdī, tas, kas ir iekšā, ja? No sirds pārpilnības mute runā, rūp. Jā, protams, mēs ārēji, mums ir jābūt tīriem, kārtīgiem, glītiem, bet neskriet šai pasaulē līdzi, nelīdzināties šai pasaulē, pēdējiem modas tērpiem un tā tālāk, ja? Tātad reku ir liekulība. Jēzus vēršās un saka liekuļiem, neizrādies, esi patiesi. Un paskatieties rezultāts, kas būs liekuļiem 33. pantā. Jūs čūsku un odžu dzimums, kā jūs izbēgsit no elles sodības? Kas ir nolemts šiem liekuļiem, šiem odžu un čūsku dzimumam? Elles sodība. Un Jēzus Kristus skaidri gaišā, kā tu domā izbēgt? Ja tu šāds liekums paliks, tad tava vieta būs sēra uguns jūrā. Un tie ir Kristus vārdi. Un ko Jēzus Kristus teica? Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Un es esmu nomodā par saviem vārdiem, lai tie piepildītos. Tālāk teiks, tā, burtiski jau mēs te tādu liekuļu un farizēju neesam, man tas tā kā iet garām. Pagaid, nesteidzies. Paskatīsimies 3. punktu, ja? Es viņas nosaucu saldie šokolādes kristieši, kas iet uz visām pusēm. Saldie šokolādes kristieši, kas iet uz visām pusēm. Mums Bībelē ir rakstīts, ka mēs esam dārgi atpirkti, mēs esam iegājuši pa šauriem vārtiem un staigājam pa šauro patiesības ceļu. Ja esam jauni radījums Kristu, pareizi, ja? Ko tas nozīmē, kad kristietis iet uz visām pusēm? Kur gribu, tur eju, ko gribu, to daru. Man neviens nemācīs, man neviens nekomandēs. Kad es dažreiz uzdodu kādam jautājumu, kur tu biji, ko tu dari? Nē, es par to negribu runāt. Vai tad tas nav mans intīmais jautājums? Vai tad tas nav konfesionāls jautājums? Ko tu jaucies manā dzīvē? Nē, es jau negribu jaukties tavā dzīvē. Bet vai tu to saproti, ka tas tev nesīs iespējams kādas briesmīgas sekas? Un ja ne pie tevis, tad pie taviem mīļajiem? Jā, mīļie, tur Bībele tik ļoti nopietni brīdina šos te, kas iet uz visām pusēm. Viņš var piekopt netiklību, viņš var mierīgi iet pielūgt elkus, iet klanīties šīs pasaules dieviem. Vakar tur Dīna arī spēlē vienu tur tādu gabaliņus klavierēm, ja, tur, un es teicu, Dīna, nespēlē to laicīgo mūziku, neizklaidē sātani. Nevajag barot tumsības kundi. Saprotiet, vēl vairāk tā bija, konkrēta grupa tāda, ko viņi jau nezinu kā bērns, jā, bet es zinu vēl no pasaules laikiem, kas tas tāds bija, kas dzīvoja tajā dzīvē. Un tad cilvēki saka, kāpēc es kā kristietis nevaru doties uz kādu rock koncertu, vai tur uz kaut kādu prāta vētru, vai vēl kaut ko. Kāpēc es nevaru aiziet uz labu teātri? Ko tas nozīmē labs teātris? Kas ir teātris? Mēdītāja biedrība, kur melo. Nejūt ar patiesību stāstu, mīļie, saprotiet. Un tādēļ tie saldie šokolādes kristieši ir, kas iet uz visām pusēm. Kāpēc es nevaru aizbraukt tur, piemēram, pie Jencīšu uz draugu? Kāpēc es nevaru aizbraukt tur mīnus uz plusu? Kāpēc? Tu vari. Bet pārbaudījuma stundā, mīļies, tu izkusīsi. Es atceros, kad mēs braucām tajā pašā 2012. gadā no tās pašas Šveices mājās. Mums jau tas ņemšanas sindroms visiem vēl ir. Mums arī vēl nav atkāpies pilnā mērā. Un tur bija tā, ka tur bija vairāk kā 1000 cilvēki. Ja ne pat vēl vairāk neatceros. Un tad mēs arī, tur bija tā, ka pie pusdienām deva tādas šokolādes bumbiņas tādās tūtiņās. Tie cilvēki tur, cik jau ēdi, tik ēdi. Un šokolādes konfekts ar tūtiņās, smukas dažādās krāsās.
Nu, un saka, kas grib ar paņemt? Un kā jūs domājat, no Padomju Savienības atbraukušie pilsoņi, vai ne, izgājuši, taču jāņem, ja pavēl dod, ir tāda, ne? Mēs arī, protams, paņemam tur kādas stūtiņas, noliekam tur aizmugurē uz logu, braucam tur kaut kur, tur bija aizmugurē bagažniekā, pēc tam atbraucam mājās, kas tur? Viena šokolādes masa, viena konfekta vairs nav. Viss te karstumā saulē izkus. Jūs saprotiet, kāpēc es saku šie saldie šokolādes kristieši, kas iet uz visām pusēm? Pārbaudījuma stundā tu nepastāvēsi. Tu kaut kur izšķīdīs, un no tevis nekāds saturs nebūs. Paskatieties, cik skaisti. Vienalga tur uztaisīts, lācīts, zaķīts, šokolādes, bērns paņem un gatavs. Un nekas stabils, vērtīgs nav. Pamēģina vai ne zeltā iekosties, diezī kā būs, ies pie zobārsta. Bet jūsu pārbaudītā ticība, kas daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts, kas ugunī tiek kausēta. Redziet, mūsu ticība tiks pārbaudīta. Jā, lai Dievs pasaka, ka mēs būtu tādi saldie šokolādes kristieši, kas iet uz visām pusēm. Un tur Iesajas grāmatā jau arī sacīts, kad viņš teica jūsu 29.13, kad jūsu bijība manā priekšā ir tikai āršķīgi iemācīt cilvēku ieražu. Manā priekšā jūsu bijība ir tikai ārīgi iemācīt cilvēku ieražu. Tad paskatāmies 2. Timoteja 3. nodaļa, un tur ir tas raksturojums, kādi cilvēki būs pēdējā laikā. Uz to es visu neapstāšos, bet 4. pantā pašās beigās sacīts, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdam ārēji svētbijību, bet tās spēku noliekdami, un no tādiem izvairies. Ko viņi mīl vairāk? Baudas, izklaides, atpūtu. Es gribu to, ko es gribu. Kāpēc tu man uzspied? Kāpēc man tur jāiet pie tā cilvēka? Kāpēc man viņam jāpalīdz? Kāpēc man jābrauc uz to sadraudzību? Ja es varu sēdēt mājās, man taču dators gaida, man telefons gaida. Ja? Es gribu. Bet ko tas kungs grib? Jūs redzat? Un te ir tā liekulība un liekulības pazīmes, kas parādās cilvēkā. Un mēs katrs viens to varam atpazīt. Tā ir Kristus pasaka, ka mēs ietu uz visām pusēm, kā saldie šokolādes kristieši. Ko tad vēl šie cilvēki saka? Es varu pateikt patiesību cilvēkam tieši acīs. Es to varu, jā. Un tad, kad pienāk brīdis, tad ej pasaki. Oi, es ar to tā nebiju domājis, es jau tikai tev pastāstīju, es tev padalīju lūkšanas vajadzību, un aiz muguras aprunā, tiesā, kritizē, tā vietā, lai iet un runā. Un ja arī iet runā, un ir tādi, kas saka, es varu aiziet, es aiziešu un pateikšu, un neko. Palūkšu brāli izlasīt psalms 55, 22, ieklausties, kas tur ir sacīts. Psalms 55, 22. Kāda tad ir viņa tā vēsts? Glumāk par sviestu ir viņa mutes valoda, bet sirdī ir karš. Viņu vārdi ir maigāki par eļļu, bet patiesībā tie ir kaili zobeni. Vai tas nav briesmīgi, ko? It kā vārdi ir, un pat pareizi vārdi. Un pat it kā tādi vajadzīgi varbūt pat vārdi. Bet sirdī karš, pats nav mierā ar Dievu, pats dara grēku, bet grib iet mācīt citu. Saka, un es uz acu varu pateikt. Uzreiz tas tā, citu acīs tā, jā, paskaties, cik viņš ir drosmīgs. Ak, vai. Un viņa vārdi ir kailis zobeni. Nevis, lai viņš iet, lai mīlestībā celtu, bet lai ļaunumā nogalinātu. Nepatiesībā, liekulībā cilvēku nogalinātu. Lai Kristus pasaka, mēs visi arī esam šad un tad kaut kur kļūdījušies. Ir sevišķi ģimenē. Kad mēs kādam no ģimenes locekļiem kaut ko gribam teikt, tad dažreiz liekas, kad jo spēcīgāk iedzelš, jo mīļāks un maigāks viņš vai viņa kļūs. Vai tie nav maldi, ko? Un kā vēl? Ja? Saprotam. Tad vēl viena pozīcija, kas mums būtu svarīga, ja? Un kad reku cilvēks arī saka, es neesmu tāds kā citi. Es varu aiziet uz acu pateikt, es varu iet uz visām pusēm, saldēt šokolādes kristietis,
Es neesmu tāds kā visi citi. Un Mateja evaņģēlijā 7 no 3 līdz 4 atceramies, Jēzus Kristus runā par baļķi un skabārgu. Par baļķi un skabārgu. Viņš teica, nu kā tu saki, ka tu iestur to skabārgu izvilki, ka tavā paša acī ir baļķis, ja? Un 5. pantā liekuli izvelc pa priekšu baļķi no savas acis. Un tad lūko izvilkt skabārgu no sava brāļa acis. Ko tas nozīmē? Pārbaudi no sākuma savu sirdi. Ar kādiem motīviem tu gribi iet teikt? Kāpēc tu gribi iet teikt? Lai panāktu savu, lai manipulētu, lai tu izrādītos labāks nekā tu esi? Es neesmu tāds kā citi. Es esmu labāks. Ar ko tu esi labāks? Kurā sadaļā? Ja ne Dieva žēlstība, tad kas tu būtu un kur tu būtu? Kur es būtu? Pareizi, ja? Ja Kristus mūs neturētu pie savas žēlstības caurdurtās rokas, tad mēs jau sen būtu no viņa aizgājuši un Sātans mūs būtu saplosījis. Redziet, tātad neizliksimies labāk nekā mēs esam. Vēl 4. ja? Te ir sacīts tā, kad šie saldie šokolādes kristieši šausminās par citu grēkiem. Viņi šausminās. Un es dzirdēju, ka cilvēki saka, ārprāts, kā viņa to varēja izdarīt? Man arī to ir teikuši, kas tad tā pa mācītāja meitu? Tu paskaties, kā viņa rīkojas. Jā, es jau neattaisnoju. Bet vai tad mācītāja meitai nav jāatgriežas no grēkiem? Kā jums liekas? Tas, kad viņa ir piedzimusi ticīgā ģimenē, tas nozīmē uzreiz automātiski, ka viņiem ir jauns radījums Kristu. Kā brālis kāds ir salīdzinājis, viņš teica, ja cilvēks piedzim garāžā, tad viņš ir mašīna. Laikam nē. Arī tam, kas ir ticīgā ģimenē, vienalga, vai diakonu ģimenē, vai vienkārši ticīgā ģimenē, arī tiem bērniem ir jāpiedzimst no augšienes, ir tā? Un tad šausminās un pārmet, jā, protams, ir sava atbildība ticīgiem cilvēkiem, vadītājiem un jāaudzina, un tas arī tiek darīts. Jā, kļūdās, jā, atkal labo un tā tālāk, un paldies, ka mēs citam varam palīdzēt, bet vienkārši tā šausmināties un teikt, kā tā, es to pats esmu darījis. Es jau teicu, Kristu piedod. Ir palūgšu brāli izlasīt Psalms 78 no 34 līdz 38. 78. Psalms 34, 38. Kad viņš tos žņaudza, tad tie vaicāja pēc viņa, atgriezās un meklēja Dievu. Un atcerējās, ka Dievs ir viņu klīns un ka Dievs visaugstākais ir viņu pestītājs. Bet viņi liekulīgi krāpa viņu ar savu mutu un meloja viņam ar savu mēli, jo viņu sirds nebija cieši saistītas pie viņa un viņi neturējās uzticīgi pie viņa derības. Taču viņš bija žēlsirdīgs, piedeva noziegumu un viņus neizdeldēja, bet daudzkārt novērsa savas dusmas un netika pamosties visai savai vardzībai. Un nelika pamosties visai savai vardzībai. Dievs aizvien, neskatoties, ka cilvēks atkāpjās un iet projām, tā kā vēzis uz atmuguris krāpo prom, ja peld, tieši tāpatās arī cilvēki bieži vien dodās prom no Dievu, un tajā pašā laikā, ja viņš ierauga, ka kāds cits grēko, tad viņš to ir gatavs tiesāt, žņaukt un mocīt. Ja? Tā arī es atceros, kad bija tāda iespaidīga liecība, kāds diakons bija kādā draudzē tur Krievijā, un tad, kad bija, viņiem tur ir draudzes padome arī, un tad viņi izskatās lietas, ja draudzē kāds grēko, tad viņi liek zamečaņie uz aizrādījumu vai izslēdz no draudzes, kas ir draudzes disciplīna, balstoties Mateja 18. Un tas būtu pareizi, un tas brālis, pēdiņās, viņš regulāri izslēdza citus cilvēkus par dzeršanu, par pīpāšanu, par pornogrāfiju, par nešķīstībām, vēl tur kādām lietām, regulāri cēla rociņu. Jā, ko tu tādu grēku varēji darīt? Tev nav vieta Kristus draudzē. Jā, un āmen, pareizi, ja? Un tai pašā laikā visi tie grēki, ko tie cilvēki bija darījuši, viņš tajos pats dzīvoja. Tā ir liekulība vai nav? Jūs saprotiet?
Un cits arī, varbūt tās kāds no šeit klātsošiem, liekulīgi slēpi un dara slepenu grēku un domā, ka viņš ir labs un ka neviens to nezina. Bet Dievs saka, atgriezies, atgriezies, jo tas tev dārgi var maksāt. Saprotiet? Un gala rezultātā viņš tik iemests ļoti smagas slimības gultā. Un pašās beigās no Dieva žēlstības tomēr atnāca Dieva kalps un viņš varēja izsūdzēt. Viņš iznes visu to gaismā. Kaut gan gadiem viņš tiesāja citus, šausminājās par citu grēkiem, bet pats dzīvoja grēkos. Lai Kristus ir žēlīgs, mīļie. 5. kas šeit pie saldējuma šokolādes kristiešiem, kas ir ļoti svarīgi arī. Visi liekuļi izliekas, melo un ir viltīgi. Visi liekuļi, kas liekuļo, viņi melo, viņi ir viltīgi, viņi ir manipulatīvi, viņi bieži vien noklusē. Man neviens neprasīja. Bet patiesība ir brīva. Kā es varu zināt, ja tu slēpi savus grēkus? Es taču nevaru tev katru dienu, vai tu manā dzīvē nākt un rakņāties, vai kaut ko tur meklēt. Galu galā ir skaidri un gaiši rakstīts, ka ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Kristus piedod. Un ja kāds paklūp, kā mēs mācījāmies, 7 reizes taisnais krīt, bet viņš ceļās augšā pareizi. Viņš ceļās augšā, nevis obligāti, ka kāds viņu ceļ. Var arī kāds celt, bet ja viņam pašam jāceļās augšā. Mateja evaņģēlija 22 no 16 līdz 18. Palūkšu brāli izlasīt. Mateja evaņģēlijas 22 no 16 līdz 18. Un šeit ir klasiski parādīts, kāds ir liekuls, ar kādiem nolūkiem viņi nāk kaut ko risināt. Kā es teicu, Mateja 22, var no 15. Tad farizēji aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņu Herodu ļaudīm. Un tie sacīja, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs. Māci Dievas ceļu patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēku vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas, vai ne? Un Jēzus nomanīdams viņu ļaunprātību sacīja, kam jūs mani kārdināt? Jūs liekuļi. Un tad viņš tālāk tur saka, atnesiet denāriju, parādiet, kā tēls uz viņu ir, un viņš tad sacīja, kas tur tālāk jādara. Paskaties, farizēji apvienojās ar Herodu mācekļiem, ar sekotājiem. Herods bija Romas imperātora, varētu teikt, ieliktenis. Viņš pakļauja jūdu tautu, izlikās pa jūdu ķēniņu, bet tā pašā laikā viņš pilnīgi absolūti bija Romas impērijas pakļautībā, un viņš arī pats labprāt to darīja. Un tagad iedomājieties atnāk, un pie Jēzus Kristus jautā farizēji, un tātad šie te Heroda sekotāji mācekļi. Farizēji reliģiskā vara, Herods laicīgā vara. Un tagad viņam saka, kungs, tu esi ļoti, ļoti taisns un patiesīgs. Tu māci Dieva ceļus visā patiesībā. Un tu neuzlūko cilvēku vaigu. Kungs, paskaties, ar laimiem, ar lišķību atnāk un tā paceļ, cildina, Jēzus, cik tu esi labs. Un tādiem žēl arī cilvēki, cits pie cita dažreiz iet un lai dabūtu savu labumu. Un tad viņš saka, kungs, ko tu saki? Vai drīkst dot ķēzaram nodevas vai nē? Jo iedomājieties, ja Jēzus pateikt, nedrīkst, tad ķēniņš, Herods teikt, viss viņš ir sacēlis pret Romas impēriju, jānonāvē. Ja Jēzus pateiktu, kad drīkst, tas ir, ja drīkst dot, tad, ja nedrīkst, tad viņš sacēļās pret Romas impēriju, bet ja nedrīkst dot, tad sacēļās, ja drīkst, tad uzreiz momentāli farizēji viņu apsūdzēt un teikt, tu esi Romas impērijas ieliktenis. Tu redzi, esi romiešu pusē, nevis tautas pusē. Saprotam, ja? Tātad vai nu tā, un Jēzus ir pilnīgs sprukās. Un ko Jēzus šeit saka? Ak, jūs liekuļi, jūs ļaundari, kāpēc jūs mani kārdināt? Un tad viņš teica, parādiet man denāriju, kas uz to ir uzzīmēts? Ķeizara attēls. Atcerieties, Padomju Savienības laikos uz 1 rubuli. Kā galvu tur bija uzlikt? Ļeņina galvu. Arī tas pats ķeizars,
Un reku ir šeit, tad dodiet, kas ķēzaram, tas ķēzaram pienākās, to dodiet, un kas Dievam, tas Dievam. Un viņi nevarēja pieķert. Šie liekuļi Jēzu nevarēja pieķert viņu vārdos. Redz, kur ir. Visi liekuļi ir viltīgi, melīgi, manipulatīvi, ļauni un glumi, īsi sakot, ja? Viņu sirdsapziņa ir aptraipīta, viņi nav derīgi nevienam labam darbam. Nu, tas ir briesmīgi. Bet, mīļie, ko darīt? Ja nu mēs apzināmies, ka tomēr mēs šai vainā esam krituši. Ko darīt? Atzīt patiesību. Atzīt patiesību. Un patiesība dara brīvi. Kamēr neatzīs patiesību, kamēr nelūgs Kristumu piedošanu, nu kāda brīvība, nu kurā vietā? Un tad, kad mēs to darām, tad mēs esam Dievam tīkam ļaudis. Un pēdējais ļoti īsi, ja mēs to nožēlojam, tad mēs labprāt pazemojamies apakš Dievvarnās rokas. Pazemīga sirds. Pazemīga sirds nebūs liekulīga. Nebūs. Mums ir jāiegūst pazemīga sirds. Jēkab 4:6. Toties viņš dod lielāku žēlastību. Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. Ja tu esi piedzīvojis šo un saņēmis Dievu žēlastību, tad paliec tajā žēlastībā. Viņš ir žēlīgs un žēlsirdīgs, un mēs mācījāmies to, ka arī mums tādiem ir jābūt. Mums ir tik daudz piedots, kad arī mēs mācāmies piedot un mīlēt. Otrais, kas ir svarīgi, ir mīloša sirds. Nevis liekulīga sirds, bet mīloša sirds. Tātad pirmais ir pazemīgs sirds, tad mīlošai sirdī šī liekulībai nebūs vietas. Mīlošā sirdī liekuļi gars nebūs iekšā. Un te viņš saka tātad Titam 3:13. Titam 3:13. Un tur ir sacīts. Likuma pratēju zēnu un Apolu apgādā krietni, lai viņiem tālāk ceļojot nekā netrūktu. Mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzība spiež, lai tie nebūtu neauglīgi. Pāvils nav klātesošs, bet viņš sūta vēstuli un saka, likuma pratēju zēnu un Apolu apgādā krietni Titu. Iedod viņiem viss, kas ir vajadzīgs, lai viņi var iet un nest mīlestības evaņģēliju. Bet laicīgās vajadzības to nodrošina draudzi. Tie, kas kalpo, tie, kas tic, kas paliek uz vietas un sūta savus misionārus, savus kalpotājus tālāk. Redz, kur ir pazemīga sirds un mīloša sirds. Un pēdējais, trešais, kalpojoša sirds. Kalpojoša sirds. Matei 21 un tur no 28 līdz 32 nelasīšu. Matei tātad 21 pateikšu saviem vārdiem, Jēzus Kristus stāst viņiem līdzību, kādam tēvam bija 2 dēli. Un viņš iet pie viena un saka, mans dēls, ej strādā vīnkalnā. Nāc strādā manā vīnkalnā. Dēls saka, jā, tēvs, jā, labi, es iešu. Un negāja. Tad, ja tas ir šis tēvs aiziet un pie otra dēla, viņš saka, dēls, nu nāc strādā manā vīnkalnā. Un tas saka, nē, es negribu. Bet pēcāk viņam kļuva žēl, un viņš aizgāja. Un viņš uzdod jautājumu šiem farizējiem un visiem tur sapulcējuši. Viņš saka, kurš no viņiem, no šiem 2, kurš bija tas, kas izpildīja tēva gribu? Un viņi ļoti skaidri atbildēja ar vienu vārdu. Pēdējais. Un tad Jēzus Kristus saka, un tā arī notiks arī jūsu dzīves laikā jau un arī turpmāk, ka netiklis un muitnieki drīzāk ieies Dieva valstībā nekā jūs. Jūs oģu dzimums, jūs čūsku dzimums. Un to viņš teica uz farizējiem, uz liekuļiem. Jūs redziet?
netikles un muitnieki, dzērāji un plītnieki un visi tie, kas kādreiz ir dzīvojuši grēkos, ātrāk ieies Dieva valstībā nekā paštaisnie, liekulīgie farizēji. Mīļie, gudrība no augšienes ir bez liekulības. Nebūsim saldie šokolādes kristieši, kas iet uz visām pusēm un dara vienalga ko un varoņas tēlo, bet patiesībā iekšā ir satrūdējuši, sapūši miroņu kauli. Nē, jauns radījums Kristu Jēzu. Tas patiesi ir ar pazemīgu sirdi, ar mīlošu sirdi un ar kalpojušu sirdi. Lai Kristus palīdz, lai mūsu draudzē būtu šādi Dieva bērni. Āmen!